Čau, klausītāji! Tu klausies podkāstu Konte Glow Up, kur es, Elizabete Rebezova, runāšu par naudu, finanšu kļūdām, pieaugšanas pieredzi un visu, kas nāk komplektā, mācoties attīstīt finanšu pratību. Šodien mēs parunāsim par patstāvīgo dzīvi, kā tas bija pārvācoties uz lielpilsētu. Un es uzaicināju savu mīļo draudzeni Emīliju Līgu Pogu. Čau! Čau skatītājiem! Emīlija, ko tu gribi, lai klausītājs zina par tevi? Sarežģīts jautājums, bet laikam to, ka mēs abas studējam komunikācijas zinātnī, maģistrantūrā, tas, ka esmu diezgan dzīvespriecīgs cilvēks. Sāku domāt par savu karjeru žurnālistikā un kopumā tas pagaidām viss. Bet es zinu, ka tu neesi no Rīgas. No kurienes tad tu esi? Es esmu dzimusi, augusi Jelgavā un Rīgā tagad būs 2 gadi, kā es dzīvoju Rīgā. Tad cik tev bija gadi, kad tu pārvācies? Es pārvācos uz Rīgu, kad man bija 22 gadi, bija vasara, bija karsts, un es nevarēju sagaidīt, godīgi, kā es vien dabūšu pārvākties prom no vecākiem. Tad vai šis bija vienīgais iemesls, kāpēc tu pārvācies, vai tomēr Rīgā ir vairāk iespēju? Es pateiktu, tas bija varbūt galvenais iemesls, tieši tikt, tā teikt, patstāvīgā dzīvē. Bet tāds otrs galvenais bija tiešām arī tas, ka man visa dzīve principā pārcēlās uz Rīgu. Tā kā praktiski viss notika Rīgā un darbs Rīgā un arī jau draugi kļuva vairāk Rīgā tieši. Un es esmu dzirdējis, ka tieši un arī pati tādā ziņā izjutusi uz savas ādas, ka Rīgā tiešām ir daudz vairāk iespējas arī atrast, piemēram, darbu. Tu minēji, ka gribēji patstāvīgu dzīvi, bet cik tu jūties sagatavot tai? Vai tev nebija bailes, jo tas tomēr ir ļoti drosmīgs solis būt prom no visa? Jā, bet arī man tajā brīdī, kad es tā kā izlēmu, ka vajadzētu pārvākties, es biju ļoti gatava, jo emocionāli tiešām es biju gatavs šai iespējai. Protams, arī finansiāli es skatījos tā kā cenas, dzīvokļi ir, cik maksā, un arī aptuveni rēķināju, cik varētu izmaksāt visas ēdienas un drogas un tā tālāk. Tāpēc arī iekrāju tādu normālu summiņu, lai es varētu justies droši. Justies droši, tas ir 1 mēneša alga, 2 mēnešu alga, cik tas varētu būt? Es teiktu 2 mēnešu alga. Es gadu jau tajā brīdī, kad es pārvācos, es gadu patstāvīgi dzīvoju, nepatstāvīgi, bet es gadu strādāju pilna laika darbu, un tad es vispār dzīvojot tieši pie vecākiem diezgan var iekrāt. Tad, es teiktu 2 algas, kas, es pateiktu, bija diezgan ļoti pietiekami. Tad tu visu gadu gatavojies pārvākties, jā? Principā, jā. Nē, tas ir tiešām ļoti labs veids, kā var sākt to dzīvi, jo man šķiet mūsdienās mēs ļoti romantizējam patstāvīgo dzīvi un viss. Lido prom no likstas bez naudas kabatā, tu vari pelnīt uz ielas dziedājot vai kaut kas tā, bet man šķiet ne visi piemin to bailes sajūtu, kas ir tam cilvēkam, ka, es nezinu, vai tev bija, vai tev varbūt joprojām ir, ka tu paliksi varbūt uz ielas, ka tu nevarēsi tā kā samaksāt kaut vai par to pašu dzīvokli. Par to romantizēšanu es ļoti varu piekrist, jo es jau iztēlos pilnīgi, kā es dziedāšu dušā un skanēs manas mīļākās dziesmas pa dzīvokli, un tas bija diezgan skaisti sapņi man, bet tas arī realizējās. Bet par to tā kā stresu,
Jā, palikt uz ielas man nebija tādas sajūtas, ka varētu kaut kas slikti beigties, jo, jā, man bija darbs, un arī diezgan man patīk plānot pašai. Varbūt ar finansēm ir diezgan grūti tādā ziņā, jo, tur aiziet ar draugiem, tur mēdz būt vis kaut kāda tēriņa. Bet drīzāk varbūt tagad man dzīvojot ilgāk vienai, ir vairāk. Tas ir interesanti. Bet vai tev bija kaut kas tev pārsteidza, cik tas reāli izmaksā? Jo, dzīvojot ar vecākiem, viņi lielākoties par visu maksā, un tad, kad tu sāci dzīvot patstāvīgi, tev bija tāds, olīveļa 9 eiro. 1 stunda no manas dzīves. Olīveļa, jā, tūlis papīrs, kas vēl. Kas man pārsteidza, laikam, kaut vai dzīvokļa pirmā iemaksa, ka ir jāmaksā drošības nauda. Un man tie bija 600 eiro, jo, pirmā, sanāk, tā drošības maksa ir pirmā īres maksa un pēdējā. Un es atceros izņemt man naudu no bankomāta, un tas vēl 600 eiro. Tas jau šķiet daudz un bail, mazums kaut kur pazaudēšu. Tā kā tas jau bija tāds tiešām daudz naudu aiziet. Un tad jau ievācoties, tad es tur gribēju tepiķi, jā, un tur traukus un tādas tieši sadzīves lietas. Un tas savācās diezgan kopā tā nauda. Un, jā, tas bija. Bet tas bija arī vajadzīgs. Bet tur es īstenībā tevi ļoti labi saprotu, jo es taču arī pārvācos, un es atceros, ka es sāku pelnīt, un pēc 3 mēnešiem es tā kā pārvācos. Un es atceros to dienu, ka es atnācu skatīties dzīvokli, un tajā pašā dienā mēs parakstījām līgumu, un vajadzēja samaksāt depozītu. Un es atceros, es samaksāju, un man kontā palika kaut kādas 100 eiro. Tas ir maz. Un tāds, oh my god. Bet, man tomēr bija mammas atbalsts. Viņa man, tad, kad es pārvācos, viņa man palīdzēja ar produktiem. Jā, īri un visu es maksāju pati, bet, pirmos mēnešus, jā, man palīdzēja ar produktiem. Vai tev bija vecāku atbalsts kaut kāds? Vecāku atbalsts patiesībā jau ir bijis vienmēr, bet man tētis, tad, kad es pārvācos, viņš man pateica tādu frāzi, ka, redzēsim, cik ilgi tu izturēsi bez maz vai vienu. Ne tik skarbi varbūt, bet jā, bija tāda frāze, un man bija tāds, labi, redzēsim. Un tā es neesmu viņiem jautājusi nekādu, lai man nepārskait nekādu naudu un kaut kā tā atbalsta, bet tā kā mums Jelgavā ir privāta māja un vecāki tur ņemās pa dārziņu, viņi man vienkārši ciemojoties atved arī kartupeļus un tomātus un visu kaut kādas tādas labumus. Tādā ziņā viņi palīdz. Bet tiešām tas, ka man patika arī būt tādai patstāvīgai, varbūt nemaz nejautāt par palīdzību. Labi, bet sākot to dzīvi, vai bija vispār kaut kāds rēķins vai izdevums, par kuru tu vispār iepriekš neesi domājusi? Kādi tev ir piemēri? Ļoti labs jautājums, Elzbieta. Man piemērs varētu būt, tas vienkārši tā sakrita, ka man bija tāds, par etalonu ir jāmaksā, jo man pirms tam bija bezmaksas, un tad tas viss sakrita, ka es tā kā sāku studēt. Vairs nebiju skolēns, un tad jā, tagad šito arī ir jāieplāno budžetā, vai kas vēl tāds bija? Jā, par sāli pieņemsim, tas neprādās virtuvē tā maģiski. Es to piekrītu par to savākšanos kopā, ka tieši tā kā tu pērc, jo vajag, tiešām beidzās tas sāls. Un tad tu nopērc, un tās visas lietas tiešām savācās kopā, un tas ir tāds, tas viss maksā naudu, izrādās. Jā, zini, par ko man bija ļoti liels pārsteigums, nevis par to, ka tas eksistē, bet cik dārgi tas ir par piederumiem, dakšas, naži, kaut vai, Ikea, jā, tur nav, jo, manuprāt, par dakšu varētu samaksāt kaut kādas 50 centus. Es nezinu, tas tā kā tik... Inflācija eksistē, tāpēc...
Jā, bet nu visi tās māju lietas man likās ļoti tā kā, nu, pārsteidzoši dārgi. Bet arī gribās tādu skaistu atrast. Nevar tādu vienkārši, tikai lai pilda funkciju. Nu, jā, bet man šeit sākumā arī tas der. Nu, man tā vismaz bija. Vai tu vari pakomentēt, kā atšķirās naudas izmaksas Rīgā un ārpus Rīgas? Jā, patiesībā ir atšķirības, jo, piemēram, Jelgavā, kuras dzīvoju savus 22 gadus, tie tēriņi nebija vispār iespējas baigi tērēt to naudu Jelgavā. Labi, tur dažas kafēnītes, tur 2 klubi un pāris veikali, bet patiesi jauniešiem nav. Tajā laikā, kad es dzīvoju, nebija tik daudz iespējas arī, kur tērēties. Un mēs vienkārši braucām uz Rīgu. Ja mēs gribējām izklaidēties vai iepirkties vai aiziet uz kādu interesantāku vietu, tiešām tā bija Rīga. Un es teiktu, ka Rīga arī savalk visus reģionus kopā, un tāpēc tur arī ir vairāk iespējas. Jelgavā, vairāk uz ēdienu tērējām, staigājām daudz. Labi. Bet kā tu domā, Rīgā ir lielāks spiediens tērēt naudu? Jā, noteikti to es izjūtu arī sev personīgi, ka tiešām ir tās iespējas, ka gribās visu. Daudz, kas ir skaisti skatlogi. Protams, daudz tā vairs neteikt, piemēram, par Brīvības ielu, bet arī tas, ka citās pilsētās nav tādas rosības, nav tik daudz iespējas, un tieši tāpēc Rīgā gribās izbaudīt to dzīvi, un arī tā patstāvība kaut kādā ziņā piespiež varbūt vairāk iziet ārā, ja tu dzīvo, piemēram, viens, tad tu gribi satikt draugus tomēr un aiziet kaut ko interesantu padarīt. Jā, tam es īstenībā varu piekrist. Tad, kad es dzīvoju mājās, pie vecākiem, es dzīvoju ar māsām, tad tev ir tā socializācija, bet tas, kad tu dzīvo viens, tev prasās. Un visi tie kokteļi, kafejnīcas, kafija par 4 eiro, tā sakrājās. Bet mēs vēl atgriezīsimies pie jautājumiem, bet tagad laiks provokatīvai rubrikai Katram sava finanšu gaume. Es saukšu teikumus par vīrieti, kurš izskatās uz 10, bet tur kaut kāds āķis, un tev vienkārši ir jānovērtē no 1 līdz 10. Viņš izskatās uz 10, bet 70% no algas tērē azartspēlēm. Es viņam dotu 4. Mēs nestrīdēsimies. Jā, azartspēles ir ļoti slikta lieta finanšu pratībai. Labi. Viņš izskatās uz 10, bet vēl 30 gados dzīvo pie vecākiem, jo krāj. Tas, ka krāj ir forši, bet varbūt varētu to kaut kā ātrāk noslēgt, tāpēc es teiktu, ka arī 4. Sekmīgs ir. Labi, vēl provokatīvāk. Viņš izskatās uz 10, bet saka, ka mana nauda ir mana, bet tava nauda ir mūsu. Tev uzreiz 3. Viņš ir 10, bet neatcerās savu pinkodu. Varbūt viņš ir vecs vienkārši. Bet, es dodu 9. Labi. Bet atcerēties savu pinkodu, neuzticamies tikai biometrijai. Labi. Viņš izskatās uz 10, bet kontā vienmēr ir 5-10 eiro līdz algas dienai. Man ļoti nepatiktu, vismaz man personīgi vēl. Ja manā kontā tā būtu, tāpēc, 5. Labi. Un viņš izskatās uz 10, bet randiņos vienmēr pasūta vislētāko, jo viss ir pārāk dārgs. Skopums es vērtētu 4. Labi. Tad par finanšu gaumi mēs nestrīdēsimies. Labi. Atgriežamies pie mūsu intervijas. Vai tev bija kaut kādas finanšu kļūdas, ko tu esi pieļāvusi pirmajos patstāvīgos gados?
Finanšu kļūdas es droši vien pieļāvu savos pirmajos mēnešos, dzīvojot patstāvīgi. Lai gan man gribas arī teikt nē, jo man tās visas lietas, varbūt, kuras pārtērējos, var nopirkt, ko man nevajag nemaz. Man tās deva tomēr tādu emocionālu sasaisti ar savu jauno dzīvi, jo emocionāli tomēr mēs pārvācoties diezgan sajūtam jaunas sajūtas. Tāpēc nē. Nebija finanšu kļūdas. Es tādu aizdomātos, gan jau es atrastu. Finanšu kļūdas. Es neesmu nekad apkrāpta, es varbūt esmu pārāk kaut ko nopirkusi vairāk veikalos, bet vienmēr esmu tiešām saplānojis, ka vajag atstāt, ka mēneša beigās, tomēr paliek konkrēta summa manā kontā. Man tas tā kā dod to drošības sajūtu, tā es arī principā dzīvoju visu laiku, ka, ja būs mazāk par tik, nē, tā ir mana robeža. Runājot par sevi, man šķiet, man sanāca diezgan neveikli, jo es biju long distance attiecībās, un tad es arī sāku uzreiz pastāvīgi dzīvot, un tad, ar visiem tiem tēriņiem uz savu dzīvi, un man nebija, tā kā lielākā alga, tiešām minimālā bija. 19 gados tas man šķiet ir ok. Bet, jā, un 200 eiro 2 mēnešos stabili aizgāja tikai uz to ceļošanu, turpu šurpu. Vai tu nožēlo? Tas ir labs jautājums, jo es ik pa laikam domāju, bāc, es par tiem 2 gadiem varētu sakrāt jau, nezinu, depozītu kaut vai dzīvoklim, jā. Bet, laikam, ka nē. Tomēr nē, jo es no tā esmu piedzīvojis ļoti daudz neaizmirstamus momentus, ceļojusi visu laiku, bet man šķiet, tas vienkārši bija tā finansiāli bezatbildīgi. Bet es to nenožēloju, jā. Mēs mācāmies no kļūdām. Man ienāca prātā finanšu kļūda, varbūt, kā es sāku strādāt, tā man arī dzīvojot pie vecākiem vēl joprojām. Man tomēr vajadzēja sākt uzkrājums tāds nesaucās, bet investīcijas, tā kā tiešām kaut kur ieguldīt, lai tā nauda pati tur strādā kaut kur manā vietā. Lai gan, protams, no tā neko baigi nezināju un nezinu, bet tagad man, es nezinu, varbūt būt miljonāri. Cerēt jau var. Bet, nē, tam es piekrītu. Man šķiet, jā, bet tas nebija tad, kad es pati dzīvoju, bet, tas bija tad, kad es mācījos vidusskolā, man bija stipendija vidusskolā. Un, jā, man šķiet, es nožēloju, ka es to naudu tā kā nekrāju tai nākotnē, ka es varētu es sakrāju kaut kādu summu un nopirku sev kameru, es sakrāju kaut kādu summu un nopirku sev jaunu datoru, un nebija tā kā, jo man mamma teica, tā kā krāj šo naudu, jo šobrīd tu dzīvo ar mums, tā kā tev nav jātērē, bet es tāpat esmu tērējusi, bet, jā, šis varētu būt tas, ko es varētu nožēlot. Kādu finanšu padomu tu dotu sev savos 22 gados tagad, kad tu pārvācies uz Rīgu? Finanšu padomu. Es neteiktu, ka es arī tagad esmu zinoša finansēs, bet noteikti es sev pateiktu, uzkrāj vairāk, cik vien vari, skaties kaut kur ieguldīt, bet arī ne tādās finanšu bīstamās vietās, vai kā to nosaukt, es nezinu, bet kur tu nevari pakāst visu naudu, ko tu ieliec, tā kā atrast to savu veidu, kur ieguldīt. Arī patiesībā es sev pateiktu, ka varbūt skaties nevis uz dzīvokļu īrēšanu, bet uz dzīvokļu nopirkšanu. Protams, nezinu, cik tas būtu reāli, un arī vai man kāds aizdotu naudu, tā kā banka, piemēram. Bet dzīvojot
jau 2 gadus patstāvīgi esmu sapratis, ka diezgan īrē aiziet lielas summas un katru gadu tas savāc daudz. Tāpēc, jā, protams, nopirkt dzīvokli arī ir liela tēriņa un atbildība, bet tas būtu ieguldījums noteikti nākotnē. Nē, tam es nevaru nepiekrist, jo man īstenībā ir vairāki draugi, kas, mana vecuma, kas dzīvo kojās un visu to algu reāli krāj hipotēkai. Un es par to esmu domājis, kāpēc es tā neesmu darījis, jo es joprojām dzīvoju dzīvoklī, manā pirmajā īres dzīvoklī. Un, tad, kad tu dzīvo, tu pērc kaut kādas mantas, mēbeles, un tā kā pēc tam tev grūtāk pārvākties uz kādu mazāku vietu. Jo, ja pat es tagad gribētu pārvākties uz kojām, padzīvot gadu kojās, lai sakrātu naudu, es nevarētu, jo man jau tik daudz mantu, man jau ir suns, jo es jau pieradu pie tā komforta dzīvot vienai tādā dzīvoklī. Un man šķiet, jā, tas nav padoms, bet tā ir viena praksa, ko var apsvērt. Man šķiet. Jā. Arī augot mums, aug mūsu vēlmes un tēriņi. Jā. Tā kā kamēr tas jauns, svaigs, 18 gadi kā tikko palikuši, var padomāt varbūt vairāk pirms īrēt, piemēram. Tagad ir laiks uzspēlēt rubriku Zināšanas atmaksājas. Tev būs iespēja šeit nopelnīt vai nu 1 eiro, vai nu 5, vai nu 10. Vai neko. Kā tas strādā? Es tev piedāvāšu izvēlēties kategoriju 1, 5, 10, un tu vari atbildēt uz vienu jautājumu. Tā kā tu nevari atbildēt uz vienu jautājumu no katras kategorijas, tev ir jāizvēlās uz kuru. Un ja tu neatbildēsi, tad nē. Bet loģiski, ka 10 eiro jautājums ir sarežģītāks. Labi, cerēšu, ka es varu atbildēt. Tad kuru tu izvēlēsi? Es ņemu 5 eiro. Safe choice, es zināju. Vai tu vari paskaidrot, kāda ir atšķirība starp Latviju pensiju līmeņiem? Pirmais pensiju līmenis tā. Pirmais pensiju līmenis ir tad, kad mēs strādājam un mūsu darbiņš pats maksā nodokļus un tas aiziet, daļa no nodokļiem aiziet pensiju mūsu līmenī. Nesapratu. Kādā līmenī? Vai tas tavā aiziet kaut vai nē? Pirmais pensiju līmenis. Ja tu tā jautā, es tev neko nepalīdzu. Tad varbūt, es šo neesmu pētījusi, tad varbūt mums aiziet visā Latvijas cilvēkiem domātā pensiju līmenī. Mūsu nodokļi, jā? Tu pelni, es tev neteikšu. Labi, es palikšu pie šīs savas atbildes, kad no manas algas pirmajā pensiju līmenī ieskaitās nodokļi, kas aiziet visiem uz kopējo pensiju pirmo līmeni. Un otrais pensiju līmenis. Tas ir labs jautājums. Jo ir arī trešais pensiju līmenis. Un to mēs paši veidojam. Paši uzkrājam ar savu iniciatīvu. Un otrais, tad varbūt es teiktu, tas ir tas, ka tas konkrēti iet no mūsu darba. Un tad tur konkrēti skaitās kaut kādi procenti konkrēti mums. Bet gan jau, kas atbildē nepareizi. Bet tā ir tava galva atbildē, jā? Jā. Tad summējot, pirmais aiziet šobrīd pensionāriem, ne tev, jā. Otrais tas aiziet tavā kontā, bet tas ir konkrēts summa, jā? Ko tu neizvēlēsi? Jā, nē? Jā. Un trešais, tā ir tava iniciatīva brīvprātīgi izvēlēties, cik ieguldīt. Tieši tā. Un tā ir pareizā atbilde. Šeit parādīsies 5 eiro. Jā, pirmais pensiju līmenis, tas ir tas, ko mēs apmaksājam šī brīža pensionāriem. Tas tev neaiziet. Tad, kad tu būsi pensionārs, jaunieši, pieaugušie cilvēki maksās par tevi, ja tādi būs. Un otrais,
Nedaudz piebildīta. Otrais, tas ir aiziet tev nākotnē, ko tu tagad nevari izņemt, bet banka to dara tavā vietā, bet tur ir konkrēts procents, kas ir 5% no tavas algas aiziet uz turieni. Un pirms tam bija 6. Trešais, jā, kā tu teici, tu vari izvēlēties ieguldīt vai nē, un tu pati izvēlēsies to summu, cik tu gribi ieguldīt, un tos plānu tu arī vari izvēlēties savā bankā. Tikpat vienkārši. Vai tev ir trešais pensiju līmenis? Nav. Protams, mani veikalos ir uzrunājuši. Vai es nevēlos, vai kaut kas tam līdzīgs ir bijis. Bet ir grūti sevi piespiest, tā kā atlikt to naudu kaut kā pēc 20, 30, 40 gadiem, ko es saņemšu. Tāpēc es zinu, kas par to domāšu vēl pēc 5 gadiem. Vai tev nav tā, ka tagad tu atskatījies uz to pagātni, kad tu dzīvo ar vecākiem, un vajadzēja sakrāt naudiņu, un tagad tev ir tā iespēja arī krāt tai nākotnes savai versijai? Gan jau, ka tā man būs, jā. Vēl nāks bērni, tad vispār... Sāciet tagad. Jā, bet, katram sava izvēle. Nevaru tev nepajautāt, kāds bija tavs finanšu glow-ups pēdējo 2 gadu laikā? Es varbūt teikt, glow-downs. Ja dzīvojot pie vecākiem, tu vari tiešām iekrāt. Es iekrāju, es to izmantoju. Un tagad, vēlmes ir augušas un tēriņi tādā veidā arī. Varbūt, labi, es varu atrast kaut ko pozitīvu arī. Man alga nedaudz paaugstinājās, jo tas, ka tu pēc gada saņem lielāku to procentu algai, tas, ka arī vēl kaut ko tur man pamainīja, es teiktu neiedzināšos, bet jā, man pamainīja, teiksim tā, tos pienākums nedaudz, un tad tur arī paaugstinājās tas algas līmenis, kurā tu esi, un jā, tas bija patīkami. Jā, Bet ar algas palielināšanu tu arī sāk, to arī vairāk tērē, vai tu to pielikumu kaut kā krāji? Es gribētu tagad neapsvērt, bet reāli darīt ar darbiem par ieguldīšanu, bet, kā man pienāca nedaudz klāt algai, es sāku arī vairāk tērēt, piemēram, dzīvoklī, tagad es dzīvoju savā otrajā īres dzīvoklī, viņš ir nedaudz lielāks, un paņēmu otru kaķi, tā kā ir lielāks. Un šim īstenībā ir termins dzīves stila inflācija. Jā, tad, kad mēs sākam labāku dzīvi, kad mums ir lielāki ienākumi, tad mūsu arī dzīves stils mainās tā kā līdzīgi kā inflācijai. Tāpēc arī visi tie finanšu eksperti un padomnieki saka, ka to pielikumu, turpini dzīvot savām tām iepriekšējā līmeņa vajadzībām. Ir grūti. Nē, es piekrītu, bet tas ir kā tu plāno savu budžetu, varbūt tas pielikums ir mazāk nekā inflācija vispār kopumā, un tu nevari to atļauties. Tā mēs nevaram neatcerēties. Un plus, man šķiet, katram ir sava situācija, sava alga, tā kā nevar salīdzināt manu finansiālo stāvokli 19 gados ar šī brīža. Man šķiet, par to ir jāatcerās, ka tu kaut ko iesaka, tad tu nevari salīdzināt to minimālo algu ar kā normālu vidēju algu. Tā. Ar jums bija Elizabete un Emīlija, un mēs ceram, ka ar šo stāstu jūs esat tuvāk savam konta glow-upam. Turpinājums sekos. Atā!